Sakopts mežs tas ir tāds mežs, kur cilvēks kaut ko visu laiku dara. Tas nav kā vienu gadu atnāk, viņš kaut ko tur izravē, bet visu gadā vismaz vienu vai vairākas reizes viņš apsako īpašumu, paskatās, vai kādi ir postījumi, vai ir kādi dzīvnieki bojām, vai varbūt vētra ir gājis, vai ugunsgrēks, un to visu skatīties, kā novērst, un skatīties arī, lai, piemēram, kāda nelaime nepiemeklē. Pieņemsim, jāsargās, ir īpaši kā Latgalē pēdējos gados. Bieži vien ir sniegotas ziemas un ir sniegputeņi un reize arī atkala. Un tad ir ļoti bīstama problēma, ka snieglieces un leduslieces. Un tāpēc jāveido ir tāds mežs, lai viņš nebūtu izstīdzējis, kā palma, tikai pušķītis galā, tur zaļumiņš. Ja pilnīgi visi kops, varbūt mežiem arī tas nepatiks, jo ir vairāk dabas daudzveidība veidosies. Jo, piemēram, tu koptā mežā tur visu izretini tīri, kādu audzē tikai vienu, divas sugas, a nekoptā mežā koks pats iesēs, varbūt tur arī kā cilvēks mazāk iemaisās, varbūt arī kāda dabas daudzveidība veidojas, un tās savu balanss veidojas. Lielākais lepnums, tā grūti pateikt, lielākais lepnums, ka cilvēks intensīvi, labi kopjot, savas dzīves vecumā var sagaidīt papildus kā pensiju atbalstām. Jo faktiski liela auglīga bonitāte, tad koku bērzu varētu dabūt pēc saurmēra kādos 40 gados izaudzēt. Citi cilvēki ir arī tādi, kuri nesaprot, domā, ka mežs, viņš pats izaug, neko nedarot. Cits cilvēks visu dzīvi nodzīvo un faktiski neko nav atstājis. Es gribu, lai pēc manis kaut kas paliek.